Gyantimandasya Gyanandashalakaya Chakshunmilitam Jena Tasmai Shri Guve Namaha Shri Chaitanya Manopistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Dadati Swavadantikam Namam Vishnupada Kashabista Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nivishesha Shunyavadi Pasatara Satarine Vanchakapa Tubhyasha Kripa Sinuvevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You ladies are all sitting so far away. Jūs dāmas vienmēr sēžat tik tālu prom. Yes, why don't you come a little closer? Kāpēc gan nepienāk tuvāk? Yes, you can come with your chair. Jā, droši ar krēsliem. Droši ar visiem krēsliem. Okay, so that already feels better. Good, thank you. Jau sajūta ir labāka, paldies jums. Yes, I'm a personalist, so I like to connect with people in my audience. Esmu personālists, tāpēc patīk, ja var izveidot saikni ar savu auditoriju. Yes. So let me first ask, who of you am I meeting for the first time here today? Sākumā ļaujiet pavaicāt, ar kuriem no jums es šodien tiekos pirmo reizi. Is there anybody? Ir kāds, kas man pirmo reizi satiek? Yes, a few people. Daži ir. Yeah, so maybe I should just very quickly introduce myself. Tad sākumā varētu pavisam īsi iepazīstināt ar sevi. So I am originally from Germany. Sākotnēji esmu no Vācijas. But I have not lived there for the last 40 years. Bet tur neesmu dzīvojusi pēdējos 40 gadus. So I left Germany in 1984. Vāciju es atstāju 1984. gadā. And I traveled the world looking for a higher purpose to life. Un sāku apceļot pa pasauli, meklējot augstāku jēgu dzīvē. So, and then in Australia, that's where I met the devotees. Un pēc tam Austrālijā tas ir tur, kur es satiku bhaktas. Yes, and within 1 week I moved into the Brahmacharini ashram. Un pēc nedēļas es ievācos Brahmacharini ashramā. Yes, so this went very quickly for me. Man tas notika ļoti ātri. I immediately realized this is what I was looking for. Es uzreiz sapratu, tas ir tas, ko es meklēju. So, and then I was for almost 4 years in Sydney in the Brahmacharini ashram. Un tad gandrīz 4 gadus es biju Sidnejā, Brahmacharini ashramā. And I received all the training in Krishna consciousness. Un tur es saņēmu visu apmācību Krišnas apziņā. I already had second initiation also in these 4 years. Un šo 4 gadu laikā es tiku arī pie otrās iniciācijas. So I was trained in worshipping Radha Krishna deities in our temple. Un man apmācīja, kā godināt Rātas un Krišnas dievības mūsu templī. Yeah, so and that training gave me a good foundation. Un šī apmācība man ielika labus pamatus. So, and then I entered married life. Pēc tam es apprecējos. And I married a devotee whose parents came from Latvia. Un es apprecēju bhaktu, kura vecāki bija nākuši no Latvijas. And he learned the language at home. They were always speaking Latvian. Un viņš mājās arī bija apgūst latviešu valodu, jo ar vecākiem viņi sarunājās latviski. Even though he had never been outside of Australia, so he was Australian. Lai gan dzīves laikā līdz tam viņš nebija bijis ārpus Austrālijas, viņš bija tāds kārtīgs Austrālis. Yes, he was born there. Viņš tur piedzima. So yes, and 2 months after our wedding, we came to Riga to start preaching here. Un 2 mēnešus pēc tam, kā bijām apprecējušies, mēs devāmies uz Rīgu sludināt. Already as a brahmachari, he always wanted to he was 7 years brahmachari. So already then he always wanted to come to Riga and preach, but it never happened.
Viņš 7 gadus bija Brakmačārī un visu to laiku viņam bija tā ideja, ka varētu doties uz Rīgas sludināt, bet tajā laikā tas nenotika. So, and I knew that. Un es to zināju. And this was attractive to me. I wanted to marry somebody who was a little adventurous. Un man tas bija pievilcīgi, man gribējās apprecēties kādu, kas ir tāds uz piedzīvojumiem tendēts. Yes. So, and then 2 months after our wedding, we came to Riga. That was in 1989. Un tā 2 mēnešus pēc mūsu kāzām mēs atbraucām uz Rīgu, tas bija 1989. gads. So, and that was just the perfect time. Un tas bija īstais, ideālais laiks. Yes, because communism fell apart and gradually things were opening up. Jo komunisms juka un bruka un pamazām viss atvērās. Actually, when was it? On Wednesday, we had a program in Riga where I was telling of the good old days. Un patiesībā jā, pirms 2 dienām, trešdien Rīgā mums bija programma, kuras tieši stāstīja par vecajiem labajiem laikiem. Yes, and for 2 hours I was telling how we got this building and Christian Baron Jela. Un es uz 2 stundas tur bija stāsts, kā mēs tikām pie tās ēkas Krišāņa Baronielā Rīgā, kas mums ir. Yeah, so they recorded it, so it must be around there somewhere. Un to tikšanos arī ierakstīja tā, ka tam ierakstam ar kaut kur vajadzētu būt pieejamam. Yes. Yeah, so it was a very adventurous time and pioneer work. Tas bija ļoti piedzīvojumiem bagāts laiks, bija tāds celmlaužu darbs. And in those days the borders were open, so people came from all around former Soviet Union. They came to Riga. Un tā laikā robežas jau bija atvērtas, un tāpēc no visas bijušās Padomju Savienības, no vis kaut kurienes sabrauca cilvēku uz Rīgu. Yeah, so I dare say our Riga temple was probably the first more organized temple in the former Soviet Union. Un es uzdrošinātos teikt, ka bijušajā Padomju Savienībā Rīgas templis bija tāds pirmais, vairāk vai kārtīgāk organizētais templis. Yes, because we had received good training there in Australia, you know. Tāpēc, ka mēs Austrālijā bijām saņēmuši labu Yes, apmācību. we knew what prasadam should look like. Mēs zinājām, kā ir jāizskatās prasādai, And how to use the spices. And kā lietot garšvielas pareizi. yes, yeah, my ex-husband, he was a good cook. Un mans bijušais vīrs, viņš bija arī labs Yes. pavārs. Yeah, so in any case, within 2-3 years, we had 65 brahmacharis in the temple. Un 2-3 gadu laikā mums templī bija 65 brahmačāri And 30 brahmacharinis. un 30 brahmačārīni. Yeah, so that was our family. Tā bija mūsu ģimene tā laikā. It was intense. Bija diezgan intensīvi. Yes, organizing 30 ladies. Ooh, this is a challenge. Saorganizēt 30 dāmas, tas ir diezgan liels izaicinājums. Keeping them all engaged and working out their mental problems and Panākt to, ka viņas laika nodarbināts, tik galā arī ar problēmām viņa prātā. finding husbands for them. Un tāpat arī atrast viņām vīrus. Yeah, it's like Singapore and Nagari, we brought them together. Piemēram, Singabat un Nagari mēs sapricinājām, And savedām kopā. also Rasamrita Mataji and Sadkirti Prabhu. Tāpat arī ar Samrit Mataji un Satkirti Prabhu. And a few other ones who are not in Latvia anymore. They're somewhere else. Un vēl vairākas pāris, kas jau tagad vairs nedzīvo Latvijā, kaut kur citur šobrīd mitinās. Yes. So, and of course, I learned so many things in that time, which are now very helpful for my humble preaching efforts. Un tāpat tā laikā es uzzināju, iemācījos ļoti daudz ko, kas man arī noder tagad manos pazemīgajos sludināšanas mēģinājumos. So, and yes, we went to the first Rath Yatra in Moscow, Petersburg, Minsk. you Tāpat know. arī mēs piedalījāmies pirmajās Rathjatrās Maskavā, Peterburgā, Minskā. And we were cooking the prasadam, full feast for 1,000 people, Tāpat arī gatavojām prasādu pilnvērtīgi mīlestību 1000 cilvēkiem. without cool room. Tāpat. Without cool room. You know, now they have these big walking-in fridges, cool room, Ah. a room that keeps everything cool. Nu, We es tev didn't have bez, that. bez nebija tur nekādi tie super milzīgie leduskapi, kā vesela telpa kā leduskapis. Yes, you understand what I'm Yeah. saying? Cool room.
Yes, I mean, even we didn't have good burners. We had just family stoves, you know. Pat ar plītīm bija problēmas, nebija tur tāds nopietni degļi, bija tur jāstiek ar parastām plītiņām. Yes, so you had to be quite, you know, inventive in order to get things happening in those days. Tā kā vajadzēja visu kaut ko izgudrot, sagudrot, lai tais dienās panāktu vajadzīgo rezultātu. Yes. So, and then in 1999, my former husband decided to take a break from me and from Krishna consciousness. Un 1999. gadā mans bijušais vīrs nolēma paņemt pauzi no manis un no Krišnas apziņas. So, and of course, this is sad when these things happen. Protams, ka diezgan bēdīgi, ka tādas lietas notiek, But also, whatever happens to a devotee is Krishna's mercy. bet tāpat viss, kas ar bhakti notiek viņa dzīvē, tā ir Krišnas žēlastība. So, and that's how I accepted it, and I moved on in my life. Un tas arī kā es raudzījos uz to savā dzīvē, kā es to pieņēmu, un tad virzījos tālāk Yes. savā dzīvē. So I didn't always look like this. Es vienmēr neizstījos tā, kā es tagad izskatos. Yes, I had earrings and nose rings and hair and nice saris and like that. Man bija auskari un degunriņķi un mati un smuki arī un viss kā Yes. pienākās. But then I thought, it's enough. Bet tad es padomāju, ka jau pietiek. Yeah, so and since the year 2000, I'm basically living out of a suitcase. Un kopš 2000. gada es tā arī faktiski ar čemodāniņu ceļu apkārt un vairāk mantu man arī diži nav. Yes, and I spent 5 months per year preaching in India and Bangladesh. 5 mēnešus gadā es pavadu sludinot Indijā un Bangladešā. And 7 months per year practically all around the world. Un pārējos 7 mēnešus vis kaut kur citur es ceļoju pa vispārējo pasauli. Like this year, I did a tour around South Africa, Šogad man bija tūre Dienvidāfrikā. and last year I was for 2 months in the US, Un pagājušajā gadā es 2 mēnešus biju Amerikā. and the year before I did a whole tour around Australia and New Zealand. Un vēl iepriekšējā gadā bija vesela tūre pa Austrāliju un Jaunzēlandi. So, and of course, Europe, so many little countries are there. Un Jā. tāpat, protams, arī pa Eiropu daudzās dažādās valstīs sanāk būt. Yes, so and like that, I keep myself busy. Man patīk, ka esmu kārtīgi sevi nodarbinājusi. And I have established an institute for spiritual culture. Tāpēc esmu nodibinājusi Garīgās kultūras institūtu. Yes. And in Mayapur, I am giving courses every year. Un Maipurā katru gadu es vadu kursus. I spend 3 months per year in Mayapur. Jā, tāpat sanāk 3 mēnešus katru gadu pavadīt Maipurā. That's like my base, my home base. Is Tā ir- Mayapur. Tā ir man, jā, mītnes vieta, māja, bāze Maipura. Yes. And now I'm putting these courses in book form, so that's what you can see there. Un tagad es tos kursus arī lieku iekšā grāmatu formā, un tas ir arī tas, ko jūs varat redzēt uz galdiņa. Yes, I feel they're all very important topics. Manuprāt, tie visi ir ļoti svarīgi temati. And of course, in book form, it can reach more people. Un tāpat grāmatu veidā tas var sasniegt lielāku cilvēku skaitu. That was Prabhupada's formula. The Ta- books are the basis. Tā bija arī Prabhupādas formula, ka grāmatas ir pamats. Yes. Yeah, so at the end of the program, I will tell you something little about the books, hoping that maybe some of you are interested to get some. Un programmas beigās kaut ko arī bišķi vairāk pastāstīšu par grāmatām, cerot, ka varbūt kādu viņus ieinteresēs. And also, I like to conduct holy name retreats. Un tāpat man patīk taisīt retrītus par svēto vārdu. Every year, we have a holy name retreat in Ekachakra Dham. Katru gadu mums ir svētā vārda retrīts Ekachakra dhāmā. Who of you has been to Ekachakra? Kurš no jums ir bijis Ekachakrā? Huh? Ekachakra Dham, yes. Yes. Okay, a few, but not everyone. Daži ir bijuši, bet ne visi. And usually when people go to Ekachakra, they only
go there for a day trip. 4 hours there, 4 hours back, 2 hours there. Un Jā, parasti cilvēki dodās uz Ekačakru, tas dienas brauciens, 4 stundas tur, 2 stundas uz vietas un 4 stundas atpakaļ. Yes, but we stay there for 4 nights. Bet mēs tur pavadām veselas 4 naktis. Yeah, so you get quite a deep experience and connection to Ekachakra. Tā ka tur var saņemt pietiekam dziļu pieredzi un dziļu saikni ar Ekačakru. For those who don't know, Ekachakra is where Lord Nityananda appeared. Tiem, kas nezina, Ekačakra tā ir vieta, kur atnāca kungs Nityananda. Yeah, so it's a very special place. Tā ka tā ir ļoti īpaša vieta. Yes. So yeah, I have this strong conviction that we have to make some efforts to get on deeper levels of chanting. Man ir tāda stipra pārliecība, ka mums ir jāpieliek kārtīgas pūles, lai nonāktu dziļākos līmeņos savā daudzināšanā. In japa as well as in kirtan also. Tas attiecas gan uz džapu, gan arī uz kirtanu. Because very often we take this chanting very lightly. Tāpēc ļoti bieži mēs to daudzināšanu pieņemam kaut ko tādu, uzturam to pārāk viegli. Pārāk Yes, vienkārši. and we just, we walk around with our bead bag, and, and we think this is chanting. Mēs vienkārši staigājam apkārt ar savu džapu skrēļu maisiņu un tur kaut ko zem deguna bubinam un domājam, ka tā ir kārtīga daudzināšana. Yeah, or even kirtan can simply be some nice music. Vai arī kirtana mūsu uztvērē var būt kā vienkārši ļoti jauka mūzika. And not more than that. Un nekas vairāk par to. I'm not hinting at your kirtan, I'm just speaking in general. Es te nerunāju par mūsu iepriekšējo kirtanu, kas bija tā vispārīgi runāja. Yes, but kirtan is a highly transcendental affair. Bet kirtana ir augsti pārpasaulīga darbība. Yes. Prabhu, you once came to a holy name retreat in Estonia, right? When you were a brahmachari. No, you are. Yes. Huh? Yes, you remember. This must be about 10 years ago or something, or maybe even more. Probably. Yeah, seems a long time ago. We rented a whole holiday complex there in Estonia and the forest, and we had a holy name retreat. Jā, pirms there. vairāk nekā 10 gadiem bija arī Igaunijā, tur tas svētā vārda retrīts, tur bija vesels noierots komplekss ar viesunāmiem, tur bija uz nedēļas nogal tāds pilnvērtīgs retrīts. And he was still in saffron then. Un Jogas Chandra piedalījās, tad vēl esot bijis safrānkrāsas drēbēs. Yes. Yes, so and today this is also our topic, right? Deepening our relationship with the holy name. Un tas ir arī mūsu šīsdienas temats, vai ne? Padziļināt savas attiecības ar svēto vārdu. So of course today we have only, 1.5 hours, and a holy name retreat is, 3 full days with morning session, afternoon session. Protams, šodien mums tikai 1,5 stundas, salīdzinot ar svētā vārda retrītu, kur ir 3 pilnas dienas, un tur ir gan rīta sesija, pēcpusdienas sesija. Un So today we can only give some little introductory session. Tāpēc šodien faktiski mēs varam iedot tikai tādu ievada sesiju. Yes, but let us remember that whatever we do very regularly, every day, very easily we become over familiar with that activity. Bet atgādināsim sev tādu lietu, ka kaut kas, ko mēs darām regulāri katru dienu, mēs ar to kļūstam pārāk labi pazīstam, pārāk familiāri ar to. Yes, over familiar means we lose respect for the activity. Mums zūd cieņa pret šo te darbību. And therefore we take things very lightly and cheaply. Un tāpēc mēs uztveram to kā kaut ko tādu ļoti parastu un ļoti lētu. And then we very easily execute these activities in a very mechanical way. Un tad, kā nākamais solis, ka mēs pavisam vienkārši jau sākam to darīt ļoti mehāniski. Yes. This over-familiarity also can enter our relationships. Un tāpat šī te pārliek lielā familiaritāte pazīstamība var arī iezakties mūsu attiecībās. For example, our relationship with Guru. Piemēram, attiecībās ar mūsu guru.
That's why Guru always keeps us at a good distance. Un tāpēc guru parasti vienmēr mūs tur tādā pietiekamā distancē. Yes, because if he allows us to come too close, then very easily we become overfamiliar. Tāpēc, kā ja viņš mūs pielaiž viņam pārāk tuvu sev, tad mēs varam kļūt pārāk familiāri. And we start seeing him as an ordinary person. Un tad mēs sākam viņu skatīties kā uz parastu cilvēku. And we can even find fault in him and we become critical, or why is he doing like this? Un varam pat sākt meklēt trūkumus viņā un kļūt kritiski noskaņotā, kāpēc viņš tā rīkojas. Yes, so and this overfamiliarity is destroying any relationship. Un tā šī te pārliek lielā familiaritāte viņam iznīcina jebkuras attiecības. Also, married life is very prone to overfamiliarity. Tāpat arī laulāto dzīvē var iezakties šī te pārliek lielā familiaritāte. Because husband and wife, they know each other so well, they spend so much time together, you know. Tāpēc, ka vīrs ar sievu viens otru ļoti labi pazīst un ļoti daudz laika pavadījuši kopā. So, and then very easily they lose respect for each other. Un arī tur tādā veidā ļoti viegli var pazaudēt cieņu vienam pret otru. And they say all kinds of things to each other which they would never say to anybody else. Un sāk viens otram teikt visādas lietas, kuras neļautos teikt nevienam citam cilvēkam. But this is my husband, this is my wife. Jo ir šī tā attieksme, tā ir vienkārši mana sieva, tas ir vienkārši mans vīrs. Yes, and we forget that they are Vaishnavas. Un mēs pat aizmirstam, ka viņi ir Vaišnavi. So, and similar thing is happening there in our relationship with the holy name also. Un līdzīgā parādība arī notiek mūsu attiecībās ar svēto vārdu. That we lose respect. Kā šajās attiecībās mēs pazaudējam cieņu. Even when we serve in a big temple and we go on the altar every morning doing the morning puja there. Pat, ka, piemēram, mēs kalpojam kādā lielā templī, katru rītu tur rīta puģā piedalāmies uz altāru kalpojam. Then we can also become very easily overfamiliar. Tad arī tur mēs varam kļūt pārāk familiāri. And we forget that we are actually personally serving the Lord there. Un varam aizmirst to, ka patiesībā mēs tur personīgi kalpojam pašam kungam. And our worship can become very mechanical, like some routine work. Un arī tur mūsu kalpošana ir ļoti mehānismi, kā vienkārši tāds rutīnas darbs. Yes. And similar thing is happening there also in our japa. Un līdzīgi parādība var notikt arī mūsu džapu. Are we all chanting some amount of rounds every day? Vai visklātsošie daudzina džapu, kādu sapnis katru dienu? Who is chanting every day? Kurš katru dienu kaut cik skaita? Yes. Almost everyone. Gandrīz visi. Okay, good. Labi. Yes. So also let us remember that the holy name is actually non-different from Krishna. Atcerēsimies to, ka svētais vārds patiesībā nav atšķirīgs no Krišnas. We may have heard this many times. Iespējams, mēs to daudzreiz jau esam dzirdējuši. But actually to realize that is not so easy. Bet patiesi to apzināties, tas nav tik vienkārši. Yes, but it basically means that Krishna extends himself into the material world by giving us his holy name. Bet būtībā tas nozīmē, ka Krišna sevi paplašina izpauž sevi materiālā pasaulē, dodams mums savu svēto vārdu. And by chanting the holy name, we can get exactly the same benefit as meeting Krishna face to face. Un daudzinot svēto vārdu, mēs varam saņemt to pašu labumu, ko tiekoties ar Krišnu seju pret seju. That's quite amazing, isn't it? Tas ir diezgan brīnumaini, vai ne? If we think about it, ja par to tā dziļāk padomā. You know, just imagine you can meet Krishna face to face here. Iedomājieties, jūs varat satikt Krišnu vaigu vaigā. If you would advertise that in Jelgava, I'm sure everybody would come. Ja jūs to tā noreklamētu Jelgavā, es domāju, ka visi atnākt. Nobody would want to miss out on this amazing experience than as meeting Krishna face to face. Neviens negribētu laist garām šo te brīnišķīgo iespēju satikt Krišnu vaigu vaigā. Yes, so that's actually what the chanting is all about.
Un patiesībā tieši tas jau arī notiek daudzināšanas laikā. It actually means we are spending time with Krishna personally. Ka tas nozīmē, ka mēs personīgi ar Krišnu pavadām laiku. But of course it depends how we receive him. Bet, protams, no mums atkarīgs, kā mēs viņu uztveram, pieņemam. So let us imagine you inviting your Guru Maharaj to your home. Iedomājamies situāciju, jūs paaicināt pie sevis uz mājām savu Guru Maharāģu. So and then when he comes to the door, you turn your back to him. Un tad, kad viņš ir ieradies, pienācis pie durvīm, jūs pagriežat viņam savu muguru. And you ignore him. Un ignorējat viņu. And you have something more interesting and more important to do. Un jums tā laikā ir kaut kas interesantāks un kaut kas svarīgāks, ko darīt. Then we can't even say that we are receiving Guru. Un tādā gadījumā mēs pat nevaram teikt, ka mēs vispār pieņemam pienācīgu guru. We are not associating with him. Mēs vispār nebiedrojamies tajā brīdī ar viņu. Yes, and most likely from such kind of reception we will not get much benefit. Un tāpat visdrīzāk no šāda veida pieņemšanas mēs nesaņemsim nekādu pārāk lielu labumu. And in fact we may get some reactions because it is actually offensive. Un patiesībā mēs varam saņemt arī sliktas sekas, jo tas ir diezgan apvainojoši tā izturēties. So this is basically what happens very easily when we chant. Un bieži vien, kad mēs daudzinām, tad pavisam vienkārši tā situācija arī aiziet līdz tādai situācijai. Yes, by chanting the holy name we are calling on Krishna to be present. Daudzinām svēto vārdu, mēs piesaucam Krišnu, lai viņš šeit ir klātesošs. But then unfortunately we are not giving him attention. Bet, diemžēl, pēc tam mēs viņam vairs neveltām savu uzmanību. We are not receiving him in a respectful mood of service. Mēs viņu nepieņemam cieņpilnā kalpošanas noskaņā. We may even ignore him. Mēs pat varam viņu vienkārši ignorēt. Yes, so and that's an offensive way of chanting. Un tā ir apvainojošā daudzināšana. You may know that there is 10 offenses to chanting the holy name. Iespējams zināt, ka ir 10 svētā vārdā daudzināšanas apvainojumi. And then Bhaktivinoda Thakur says there's also an 11th offense. Un tad Bhaktivinoda Thakur saka, ka ir vēl arī 11. apvainojums. Which is? Kas ir? What? Kas? What's the 11th Kas offense? 11. Inattentive chanting. To be inattentive while chanting. Yes. Būt neuzmanīgam daudzināšanas procesā. And Bhaktivinoda Thakur says all the 10 offenses they come from this 11th offense of being inattentive while chanting. Un Bhaktivinoda Thakur saka, ka visi šie 10 svētā vārda apvainojumi kā reiz rodas no šī 11. apvainojuma, kas ir neuzmanīga. Yes. Svētā vārda daudzināšana. So and this inattentiveness is the root cause of all our offenses. Un līdz ar ko šī te neuzmanība ir pamata cēlonis visiem mūsu apvainojumiem. Because of this inattentiveness we cannot receive all the power which the holy name carries. Un šī te neuzmanīguma dēļ mēs nevaram saņemt šo te spēku, kas piemīt svētajam vārdam. Yeah, so that is basically the problem. Un tā ir galvenā problēma. So, and this inattentiveness is taking place on 3 levels. Un šī te neuzmanīgums notiek 3 līmeņos. On the level of the body, ķermeņa līmenī, on the level of the mind, prāta līmenī, and what's the third one? Un kas ir trešais? Anybody has some idea? Kādam ir kādas Body, idejas? mind, and Ķermenis, prāts un soul or heart? Heart. Sirds. Yes. Body, mind, and heart. Exactly. Ķermenis, prāts un sirds. Tieši tā. Yes. Yes, sometimes people take a while to guess the heart. You know? Reizēm paiet krietnis laiciņš, kamēr cilvēki People- uzmana sirdi. People sometimes say intelligence. Cilvēki bieži vien saka saprāts. No, Nē. you can't reach, you know, and understand the holy name with your intelligence. Svēto vārdu nevar sasniegt un saprast savā saprātā.
Yeah, but the heart is the most crucial level, most important level. Bet sirds līmenis patiesībā ir pats būtiskākais, pats svarīgākais līmenis. Yes, because the chanting is meant to transform the heart. Tāpēc, ka tā ideja ir tāda, ka audzināšanai ir jāpārveido sirds. But the heart will only be transformed if the heart is involved in the chanting process. Bet pārmaiņas sirdī var notikt tikai tad, ja šī sirds ir iesaistīta audzināšanas procesā. Only then it can be transformed. Tikai tad tur var notikt pārmaiņas. Yes. So let us understand what's the inattentiveness on the level of the body. Tagad mēģināsim saprast, kas ir neuzmanība ķermeņa līmenī. What do you think? Kā jums šķiet? When you're not sitting properly. When we are not sitting properly, well, I guess this is the least inattentive. There's other ways of being more inattentive on the level of the body. Kad mēs nesēžam kā pienāks, un tas tāds mazākais ļaunums ir veidi, kā nopietnāk. When we are doing something else while we chant. Kad mēs audzināšanas laikā darām ko citu. Let me take my bead bag out and demonstrate this. Paņemšu savu kreļmaisiņu un veikšu nelielu demonstrāciju. A very common distraction is the phone. Ļoti bieži uzmanības novērsējs ir telefons. Right, that people are on the phone while they chant. Kā cilvēki rakājas pa telefonu, kamēr skaita. And people may even think, oh, this is Krishna's mercy for Kali Yuga. You know, that we have this finger here and we can still scroll up and down and write some SMSs and. Un cilvēki var pat sākt domāt, tā ir Krišnas žēlastība, kad rādītāji pirksts mums tur ir ārā no maisiņa, kā tā palīdzība. Mēs varam tur pa to telefonu paskrolēt, uzrakstīt ziņu un vēl kaut ko izdarīt. Lord Chaitanya made such a practical arrangement. Kungs Chaitanya ļoti praktiski visu ir pārdomājis. Yes. Yeah, the phone is one of the biggest distractions. Un telefons ir viena no lietām, uz ko mēs biežāk mēdzam novērsties. Maybe you find this hard to believe, but I live without a phone. Varbūt jums ir grūti noticēt, bet es dzīvoju bez telefona. I don't have a phone. Man nav telefona. That number your wife rings me, this is not my phone. Tas numurs, uz kuru jūs man zvanīt, tas nav mans telefons. This is just a very old, you know, phone which Singhabada Prabhu gave me for these few days. But it is not my phone. Tas kaut kāds ļoti vecs tālrunis, ko man Singhabada ir iedevis pāris dienām, bet tas nav mans telefons. It's not an iPhone. It's just one of these old phones, you know, where when you write a text message, you have to press, you know, 3 times, 2 times, 1 time. Tas ir viens no vecajiem poziņu telefoniem, kur rakstot īziņu, tur, lai dabūtu kādu burtu jāspiež 2 vai 3 reizes. Yeah, so I'm leaving next Thursday from Riga, so don't try to ring me on that number, you know, it's not my number. Tā kā nākam ceturtdien, kad braukšu prom, tad nemēģiniet pēc tam vairs mani sazvanīt pa to numuru, jo tas nav manējais. Yeah, so I'm traveling the whole world without a mobile phone. Un tā es ceļoju pa visu pasauli bez mobilā telefona. It's possible. Tas ir iespējams. Yes, of course I have a laptop, but sitting in my room, you know. Protams, ka man ir portīvais dators, bet viņš stāv manā istabā. Yeah, it is not distracting me as much as a phone. It is distracting enough, but not as much as a phone. Un tas nenovērš man uzmanību tik daudz kā mobilais telefons. Arī, protams, reizēm mēdz novērst, bet ne tik daudz kā telefons. So I communicate by email. Tāpēc mani saziņas kanāli ir e-pasts. And if people want to talk to me, they have to make an appointment over email. Un, ja cilvēki grib ar mani aprunāties, tad ir pa e-pastu jāvienojas par konkrētu laiku. And then we meet on Skype. Un tad mēs varam sazvanīties Skype'ā. Yes, only by appointment. Bet tikai, kad ar iepriekšēju pierakstu. Otherwise, how can people get anything done, I'm wondering, you know, if constantly the phone rings and people want to talk. You don't get anything done. Jā, man ir šis jautājums, kā cilvēki vispār kaut ko var izdarīt, ja tev visu laiku blakus ir telefons, kur tev konstanti kāds zvana, kā tu var kaut ko izdarīt? And I don't like to be interrupted when I do something, you know.
Un tāpat man nepatīk, kad mani kaut kas pārtrauc, kad es esmu darba procesā. How else can I travel the world and write books and all these things if the phone constantly rings, you know? Kā gan es varētu tik daudz ceļot pa pasauli, rakstīt šīs grāmatas, ja pastāvīgi fonā zvanītu telefons. Yeah, so it's a good way to be. Un tas ir labs veids, kā dzīvot, kā būt. Yes, I mean, it's a little off the topic, but I just spent 3 weeks in Mayapur. Mazliet, noejam no tēmas, bet 3 nedēļas es biju Maipurā. And I spent some time with one Mataji who was just about to leave her body. Un pavadīju laiku ar vienu Mataji, kas grasījās atstāt savu ķermeni. And I realized how this phone creates such a big attachment. Un tad es sapratu, kā telefons, ka viņš cilvēkam izveido ļoti lielu pieķeršanos. It was so difficult, if not to say impossible, for her to switch off the phone. Viņai bija ārkārtīgi grūti, varbūt pat neiespējami vienkārši izslēgt to telefonu, nolikt viņu malā. But in order to actually leave this world, you have to withdraw. Bet, lai pamest šo pasauli, mums tā uzmanība ir jānovērš no visiem ārējiem objektiem. And you have to, finish your connection with the world and people, you have to let go. Jāpalaiž vaļā vai jāpieliek punkts savām saiknēm ar šo pasauli, ar cilvēkiem šeit. But this phone makes it so difficult. Bet telefons padara to ļoti grūtu. I didn't realize this before, Man iepriekš nebija šīs te izpratnes. Yeah. But, even one day before leaving one's body, people are still there with a phone. Kā cilvēkam jau pēdējā dieniņš un nākamā dienā atlaist ķermeni, viņš nevar atlaist šo te savu telefonu un dzīvojās pa to. I was once again glad that I don't have a phone. Un katru reizi es biju priecīgi, ka man nav šī te savu telefonu. Yes, people are so attached to it. My God. Cilvēki tiem ir tā pieķēršies. In the Ekachakra Holy Name Retreat, I'm always suggesting to people to hand in the phone for 3 days. Un Ekačakrā, kad mums ir svētā vārda retrīts, tad cilvēkiem iesaka vienmēr atdot savus telefonus šīm te 3 dienām. Hardly anybody can do it. Un reti, kurš ir tāds, kurš ir gatavs to People are parakstīties. so attached. Cilvēki ir tā pieķērušies. Yes. And I'm telling them, let's make the holy name the most important thing, at least for these 3 days. Un es viņiem saku, padarīsim svēto vārdu par pašu svarīgāko, kaut vai tikai uz šīm 3 dieniņām. Everything else can wait until after the holy name retreat. Viss pārējais var pagaidīt līdz svētā vārda retrīta beigām. But unless people are willing to switch off their phone, they cannot cultivate that mood that the holy name is the most important thing. Bet ja cilvēki nespēja izslēgt savu telefonu, nolikt viņu malā, tad viņi nespēja arī kultivēt šo noskaņu, ka svētais vārds ir pat svarīgākā lieta. Yeah, so like His Holiness Jayadvaita Swami always says, Maya has gone high-tech. Kā viņa svētībā Jayadvaita Swami saka, ka Māja tagad strādā ar augstajām tehnoloģijām. Yes. What we think is advancement, it is creating more and more entanglement. Daudz kas no tā, ko mēs uzskatām par attīstību, patiesībā mums tikai rada vairāk un vairāk problēmu, arvien vairāk mūsu piesaist šeit pasaulē. Yes, entanglement, it entangles us. Jā, sasaist piesaist mūs. Yes. Yeah, anyway, let's go back to the inattentive chanting on the level of the body. Un tā atgriezīsimies pie neuzmanīgas svētā vārda daudzināšanas ķermeņa līmenī. Yes. Actually, inattentiveness on the level of the body means we do something else while chanting. Neuzmanīgums svētā vārda daudzināšanas laikā ķermeņa līmenī nozīmē, ka mēs darām kaut ko citu, kamēr mēs daudzinām. Yes, that can be driving a car while chanting. Viens variants ir braukt ar automašīnu, vadīt automašīnu, kamēr mēs daudzinām. These days, many devotees, they chant on a counter, on a clicker. Mūsdienās daudzi bhakti izmanto šo te spiežamo skaitītāju kailīšu vietā. Any of you here like to chant on a counter? Ir kāds no jums, kam patīk ar skaitītāju? Be honest. Esiet godīgi. Lift your hand. Paceliet roku. Yeah, this counter chanting is useless.
Tā skaitīšana uz skaitītāju tā diezgan bezjēdzīga. Yes. When we can't chant on our beats, wrong time to chant. Ja mums nav iespējas skaitīt uz krēlēm, tas nozīmē, ka nav īstais laiks, kad mēs skaitām. I have heard one initiating spiritual master, I won't mention his name, you know him all. He actually said chanting on the counter is demoniac. Viens iniciējuši garīgais skolotājs, neminēšu viņu vārdu, bet viņš teica, ka šī skaitīšana uz šī spaidāmā skaitītāja ir dēmoniska. Yes. Because you don't even have to finish one round, you can click here and there with the left hand, right hand. Tāpēc, ka nav nemaz obligāti jābeidz āplis, tu vari tur spaidīt, pastīties, cik tev tur ir ar vienu roku, ar otru roku, pastīties, cik tu esi saskaitījis. And then in the evening you take the calculator out, divided by 108. Wow, so many rounds I've chanted. Un tad vakarā paņem kalkulātoru, izdala to skaitu ar 108 un izrādās, tik daudz āplis es noskaitījis. Yes, it's actually nonsense. Tas ir pilnīgi garām. They should be banned from the ISKCON shops. They should not be distributed. Tos skaitītājs vajadzētu aizliegt ISKCON veikalos, viņas nevajadzētu izplatīt. Yes. Chanting on the counter is the quickest way to cultivate inattentive chanting. Skaitīšana ar šo skaitītāju ir ātrākais veids, kā izkopt neuzmanīgu daudzināšanu. Yes. So, and then of course the list is long. Going shopping, looking on the market while chanting. Protams, tas saraksts ir garš. Piemēram, varam iešanu uz veikalu, kamēr mēs daudzinām skatāmies tur pa veikalu, kas tur interesants, ko varētu nopirkt. Or looking at something on the screen there, YouTube, whatever. Vai ekrānā kaut ko paralēli skatāmies YouTube'ā vai vēl kaut kur. Or reading something, even reading the Bhagavatam while chanting is inattentive. Vai arī kaut ko lasām, pat ja mēs daudzināšanas laikā lasām piemēram to pašu Šrimad Bhagavatam, tas arī nozīmē neuzmanīgu daudzināšanu. If we are like Lord Brahma and we have 4 heads, then maybe we can do it. Ja esam kā kungs Brahma ar 4 galvām, tad varbūt mēs uz to esam spējīgi. 1 head for reading, 1 head for chanting. Viena galva lasīšanai, viena galva skaitīšanai. And 2 more heads for something else. Un vēl 2 galvas kaut kam citam. Yes, but we have only 1 head. Bet mūsu gadījumā mums tikai viena galva. Even sitting in the back of a lecture while chanting japa, it's inattentive chanting. Sēdēšana lekcijā kaut kur aizmugurē un tur skaitīt japa, tā arī neuzmanīga skaitīšana. Yes. Actually, behind these habits is that mood of trying to maximize our time. Patiesībā aiz visiem šiem te ieradumiem ir tā noskaņa, ka mēs gribam maksimāli efektīvi izmantot savu laiku. Yes, that we think, I want to be in the lecture, but I still got these rounds left. Mēs domājam tā, es gribētu būt tajā lekcijā, bet man nav palikuši apļi, ko skaitīt. So, all right, I can do both. I can sit in the back of the lecture, at least I don't miss out, and at the same time I get the rounds done. Un tad mēs domājam, labi, īstenībā es varu to apvienot. Es varu sēdēt lekcijā, tur aizmugurē, tad es neplēšu garām lekciju, un te pašā laikā arī ar apļiem es tieku galā. Yes, this mood of maximizing our time. Šī te noskaņa maksimāli efektīvi izmantot savu laiku. Yes. Or another mood is that we try and pass this boring japa time in a more entertaining way. Vai arī cita pieeja, ka mēs gribam pavadīt šo te garlaicīgo džapas laiku nedaudz jautrākā, izklaidējošākā veidā. That we look at all kinds of pictures. Ka mēs skatāmies dažādu veidu bildēm. Yes, or we go for a nice walk and look at the birds and the bees and the nice trees. Vai arī izējam skaistā pastaigā un lūkojamies uz putniem, uz kokiem, uz bitēm. So like that we try to pass the boring japa time in a more pleasant way. Un tā mēs cenšamies garlaicīgo džapas laiku pavadīt interesantākā veidā. But it's all inattentive. Bet arī tas viss ir neuzmanīgums. Yes. Actually, after some time, you can get ready already. I want to do a little japa exercise with you. Patiesībā pēc laiciņa, ja var tev sāk gatavoties, gribētu vienu džapas vingrinājumu ar jums uztaisīt. And even if you don't have your beads with you, no need to jump up now and run to your car to get them. Un pat ja mums nav krellītes par roku, nevajag tagad lekt augšā un skriet uz mašīnu viņām pakaļ. We can also chant without beads, no problem. Varēsim arī bez krellēm paskaitīt, nebūs nekāda problēma. Yeah, so this inattentiveness on the level of the body has a long list.
Un tā neuzmanīgumam ķermeņa līmenī ir ļoti garš saraksts. Yes. And then there's inattentiveness on the level of the mind. Un pēc tam nāk neuzmanīgums prāta līmenī. So what does that mean? Un ko tas nozīmē? To think about something else while you're chanting? To think about something else, yeah, especially making plans. Jā, domāt par kaut ko citu daudzināšanas laikā, jo sevišķi plānot kaut kādas lietas. Yes, using the japa time as a plan-making session. Izmanto džapas laiku kā plānu veidošanas sesiju. Yes, the shopping list. Sastādām pirkumu sarakstu. Or planning the next preaching program. Vai izplānojam nākamo sludināšanas programmu. Or planning our trip to India. Vai saplānojam braucienu uz Indiju. Or planning who to marry and who not to marry. Vai saplānojam, ko precēt un ko neprecēt. So the mind likes to make plans, you know. Prātam patīk plānot, kalt plānus. And sometimes people say, strangely enough, every time when I chant, I get the best ideas. Un reizēm cilvēki saka, tas ir baigi dīvaini, bet katru reizi, kad es sēžos skaitīt, tad man pašas labākās idejas atnāk. So these ideas must be coming straight from Goloka Vrindavan. Tāpēc tas droši vien nozīmē, ka šīs idejas nāk pataisno no Golokas Vrindavanas. Yes, but no, sorry, it's an uncontrolled mind. Bet nē, atvainojiet, tas ir vienkārši nekontrolēts prāts. Yes. So, and then of course, oh no, let me ask you, let's do a 2-minute personal exercise. Un tagad uztaisīsim 2 minūšu personīgo vingrinājumu. You please turn to your neighbor and you share what is your favorite way of inattentive chanting. Tagad lūgums ir pagriezties pret savu partneri, kas blakus sēž, atliekties par pāriem un padalieties, kāds ir jūsu mīļākais neuzmanīgas daudzināšanas veids. Yes, your favorite way. Jūsu mīļākais. Your favorite way of inattentive chanting. Vienkārši body, mind, whatever. Vienkārši mīļākais neuzmanīgas daudzināšanas veids. Nav svarīgi, vai tas attiecas uz ķermeni vai uz prātu. Just so we become a little more conscious of our bad chanting habits. Vienkārši, lai mēs bišķi labāk apzinātos savus sliktās daudzināšanas ieradumus. In other words, what distracts us the most from our attention on the holy name? Citiem vārdiem pārformulējot to, kas ir tas, kas visvairāk novērš mūsu uzmanību no uzmanīgas svētā vārda daudzināšanas. Okay, just quickly, 2 minutes, turn to your neighbor, sagriežamies 2 share minūtes, something. padalāmies droši. You can join them.
noskaidri džapu, un tad cik cīreiz, protams, cik svariem sanāk, nē, vai vienkārši tagad noskaidri, un vienkārši, ka tu sāksi vēlāk kaut kā pēc tam, un tiešām ir, jā, tagad kā skaitot džapu, bet nevar likties mierā, tad jāvēr, tas vēl jāiet tāds, tur vai nav kaut kas atnācis, vai. Jā, tas ir tas. Citreiz arī vienkārši, arī par to minēto telefonu, tas ir tas, ka kaut kā, arī es vai kaut kāds vakars, vai vienkārši kaut kāds, nevar kaut kā bišķi saņemties, vai kā, un tad arī tas kaut kā, nevar vienkārši kā vietā, vienkārši viss tagad skaidrs džapu, ka tur var izslēgt, ka kaut kas tas, kaut kāds, nezinu, fonā, tas liekas, ka kaut kas fonā jā, bet citādi vienkārši. Skaidrs džapu, kaut kas noskan, vai, jā, ka pilnīgi nav, kas ir, it kā visu zinām, bet... Par sirdi vēl vispār neesmu runājis. Okay, go Premanandi, Hari Hari Bol. Okay, well, there was quite some noise coming. Everybody had something to talk about. Bija diezgan skaļas tās apspriedes, bija visiem par ko padalīties. So I hope it was on the topic, on chanting and not something else. Es ceru, ka runa bija par daudzināšanas tēmu, nevis par kaut ko citu. Yes, so now the most crucial level of inattentiveness is the level of the heart. Un tagad pats būtiskākais neuzmanības līmenis, sirds līmenis. Yes. As we said, in order for the chanting to transform the heart has to be involved. Kā iepriekš minējām, lai šī daudzināšana varētu veikt pārmaiņas sirdī jābūt procesā iesaistītai. Yes. So let us try and understand what does it mean to be attentive on the level of the heart. Tāpēc mēģināsim saprast, ko tas nozīmē būt uzmanīgam sirds līmenī. So Prabhupada gave us a very nice analogy how we should chant. Prabhupada mums devis ļoti jauku līdzību, kā mums vajadzētu daudzināt. Anybody can guess what I'm getting at? Vai kāds var uzminēt, par ko runa? We should chant like a child crying out in helplessness for his mother. Mums būtu jādaudzina kā bērnam, kas bezpalīdzīgi sauc savu māti. That's how we are meant to chant. Tas ir tas, kā mums būtu jādaudzina. But are we chanting like this? Bet vai mēs šādi daudzinām? No. No. No, we are not. Let's be honest. Nē, būsim godīgi. Tā tas nenotiek. Yes, yes. And interestingly, a child that cries in desperation for his mother does not have the problem of a wandering mind. Un interesants moments tas, ka bērnam, kas izmisumā raud pēc mātes, viņam nav problēmas to, ka viņa prāts kaut kur blandītos apkārt. Right? The child doesn't say, strange, every time I'm crying for my mother, I'm thinking of so many other things. Nav tā, ka bērns teiktu, ļoti dīvaini, katru reizi, kad raudu pēc mātes, tā man prātā visādas citas dīvainas domas nāk. With whom to play and where to play and what to play. Ka tajā brīdī es domāju par to, ar ko spēlēties, kur spēlēties un kā spēlēties. Child does not have that problem. Tādas problēmas šim bērnam nav. Because the child cries for his mother with such desperation and helplessness. Tāpēc, ka šis bērns raud pēc savas mātes ar tādu izmisumu un tādu bezpalīdzīgumu. And therefore there is no room in the child's mind for any other thought except I need my mother right now. Un tāpēc bērna prātā nav vietas nekādām citām domām, izņemot domu, man tagad ir vajadzīga mana māte. And that's actually how we are meant to chant. Un tas ir tas, kā mums vajadzētu daudzināt. Yes. So that gives us a clear idea that actually the solution to the wandering mind
is to involve the heart. Un tas patiesībā mums dod diezgan skaidru ideju, ka risinājums mūsu mūždien klīstošiem prātam ir daudzināt sirds līmenī. Yes, if we involve the heart and feelingly call out to Krishna, that will make the mind peaceful. Daudzināt iesaistot savu sirdi, ja mums tur būs jūtas, ar kurām mēs saucam Krišnu, tad automātiski prāts kļūs mierīgs. That brings the mind to the heart. Tas prātu novadīs šajā sirds līmenī. Yes, so that gives us the answer, you know? Un tas mums dod atbildi. Because often we hear this question, what do we do when the mind wanders? Jo bieži vien ir šis jautājums, ko mums darīt, ka mums prāts kaut kur aizklējo. And the standard answer is always bring it back and hear again to the holy name. Un standarta atbildi ir velciet to prātu atpakaļ un lieciet viņam klausīties svēto vārdu. So, of course, this is a good start. Protams, tas ir labs iesākums, But that's not everything. bet tas vēl nav viss. Yeah, we have to involve the heart. Sirds arī ir jāiesaista. I'm sure some of you have met His Holiness Sachinandan Swami. Es domāju, ka ir tādi jūsu starpā, kas ir satikuši viņu svētību Šačinandana Swami. Yes, any of you have met him personally? Ir kāds, kas personīgi ar viņu ticies? Yeah, few of you. Klātienē ir ticies. So he likes to make this point. He says, don't get caught up in a boxing match with the mind. Un viņam patīk uzsvērt šādu momentu. Viņš saka, neaizraujieties ar boksa maču ar savu prātu, Yes. ar boksa cīņu. Boxing match with the mind means if we simply only bring the mind back and hear. Šī te boksa cīņa ar prātu nozīmē, ka mēs vienkārši ņemam prātu, vēršam, velkam viņu atpakaļ un liekam viņam klausīties. So, and then after 2 mantras, the mind goes again. Tad pēc 2 mantrām prāts jau atkal ir kaut kur prom, And then we bring it back in here. un tad atkal mēs viņu pavelkam atpakaļ un liekam And viņam it goes klausīties. again. And we bring it back in here. Atkal viņš aiziet, atkal mēs viņu velkam atpakaļ. So, and there is our boxing match with the Un mind. tas ir tas mūsu boksa mačs ar prātu. And that's not going to get us anywhere Un ar to mēs nekur nenonāksim. because the mind is stronger. Tāpēc, ka prāts ir We spēcīgāks. will lose that boxing match. Mēs zaudēsim tajā cīņā. Yes. So the solution is we have to feelingly, hopelessly, desperately call out, involving the heart. Tāpēc risinājums ir, ka mums izjusti, bezpalīdzīgi, izmisīgi jāiesaist savu sirds un jāsauc pēc Krišnas. Yes. And that will get us further. Un tas ļaus mums Jā. virzīties tālāk uz priekšu. So why is it so difficult to actually call out in hopelessness? Un kāpēc ir tik grūti bezpalīdzīgi saukt? Any idea? Ir kādas idejas? We have? Usually, everyone calls Christ like a chance when they have some problems, and they are not problems. Well, we think we have no problems. Parasti jā, bērns, ka viņš bezpalīdzīgi sauc, tas tāpēc viņam problēma, bet mums nav tāda problēma. Jā, mēs varam domāt, ka mums nav problēma. Even though we have so many problems, but we think we don't. Patiesībā mums ir gan daudz problēmu, bet mēs domājam, ka mums nav Yes. problēma. That's the problem. Un tā ir mūsu galvenā problēma. I mean, already to get out of this material world, that's a problem. You know? Jau izkļūt no šīs materiālās pasaules, tā ir milz problēma. We need all the help we can get to Mums get out of here. Mums ir vajadzīga visa pieejamā palīdzība, lai izkļūtu no šīs pasaules. So what exactly makes us feel that we have no problem? Un kas ir tas, kas liek mums justies tā, it kā mums nebūtu nekāda problēma? Mm? Ja mēs nemirstīgi esam, mēs domājam. We think that we are immortal. We think we are immortal, yes. Maybe. Jā, iespējams. What else? Kas vēl? Liekas, ka pats var visu tikt galā. Vai ar tādiem sīkumiem netraucēt Krišnu? We think that we can deal with everything ourselves and we shouldn't bother Krishna with our small problems. Yes, we think we are the supreme controller here. We've got it all under control. Jā, mēs domājam, ka mēs esam augstākie kontrolētāji, ka viss mūsu notiek mūsu
pārvaldībā. Like I've lived a few years in Australia. Kā es pāris gadus esmu dzīvojis Austrālijā. Anybody here has been in Australia? Ir kāds no jums Austrālijā bijis, ne? You didn't miss out on anything. Neko neesmu palaiduši garām, viss kārtībā. But there are people, every second sentence they say. You translate and I will Un say it tur then. Austrālijā cilvēki tā, ka, faktiski katrs otrais teikums, ko viņi Yes. saka, They have this saying, no worries, mate. viņiem ir tāds teiciens, neuztraucies vecīt. Yes, no worries, mate. Mate is my friend. No worries, my friend. No worries, no Citiem vārdiem, worries. neķer kreņķi, draudziņi. Everything is no worries, mate. Nav par ko uztraukties. So if you have this attitude, Un ja ir šāda te attieksme, then how can you feel helpless if everything is no worries? ja ir šī te attieksme neķert kreņķi, tad kā gan Right. mēs varam sajusties bezpalīdzīgi, vai ne? Yes, yes. Pretty difficult to feel helpless with that mood. Ar šādu noskaņu diezgan grūti ir būt bezpalīdzīgam. Actually, I was requested to have a Bhagavatam class tomorrow or so. Patiesībā man arī palūdz rīt no rīta novadīt Bhagavatam lekciju. Who is planning to come for that class? Kurš plāno būt uz to lekciju? Okay, a few of you. Because I want to discuss one verse connected with this topic, Jūs tur plānoju apspriest vienu pantu, kas ir saistīts ar šīs dienas tematu, which gives us some deeper insights. kas mums dos dziļāku izpratni, Why dziļāku it ieskatu. is so difficult to be helpless. Kāpēc ir tik grūti būt bezpalīdzīgam? Prabhu, you can just sleep here, you know. Prabhu, var arī šeit nakšņot, nav problēma. Then you can come to the Bhagavatam Tad class. varēsiet atnākt uz Bhagavatam lekciju. Big house, I'm sure we'll find a corner for you. Māja liela, es domāju, stūrīt jums noteikti atradīsim. Yeah, so it's a very powerful verse with a powerful purport. Where Prabhupada, he makes such strong points. Tas ļoti Jā, nu. spēcīgs pants ar ļoti spēcīgu skaidrām, kur Prabhupāds skaidrojumā tāds ļoti spēcīgs punktus And izsaka. I usually discuss it also in the Holy Name retreats, you know. Tas parasti arī ir viens no pantiem, ko es apspriežu svētā vārda retrītos. Yeah, so if you can, please come and attend the class tomorrow. Tā kā, ja jums ir iespēja, tad droši esiet aicināti rīt apmeklēt Yes. lekciju. But the answer what I was waiting for, what stops us from feeling helpless, I still didn't get that answer. Bet tu atbildi, ko es sagaidīju, kas neļauj jums justies bezplīdzīgiem, neesmu vēl izdzirdējis šo atbildi. What entity is in our way? Kāda vienība vai personība ir mūsu ceļā? False ego? False ego, yeah, I wrote a whole book about it. you Viltus know. ego, jā, vesela grāmata es sarakstīs par šo tēmu. Yes, the false ego makes us think we are pretty cool, we've got it all together. Jā, viltus Jā. ego liek mums domāt, mēs esam tā diezgan forši, mēs visu varam izdarīt kā vajag. Yes, and our life is going according to our plan. Un faktiski jau dzīvē mums viss rit pēc mūsu plāna. So, and yeah, with that mood, difficult to feel helpless. Un ar šādu Jā, ne? noskaņu atkal grūti ir justies Yes. bezpalīdzīgam. So it's the false ego, our constant companion and troublemaker. Tas ir viltus ego, mūsu pastāvīgais sabiedrotais un nepatikšanu radītājs. Yes. And actually what we are discussing here in connection with japa is also there in connection with kirtan too. Un tas, ko mēs te apspriedām attiecībā uz džapu, ir attiecināms arī uz kirtanu. Also in kirtan, there's these 3 levels of inattentiveness. Arī kirtanā ir šie te 3 neuzmanīguma līmeņi. On the level of the body, Ķermeņa līmenī, that people do something else when they're in the kirtan. ka cilvēki arī dara kaut ko citu, kamēr ir kirtanā. Again, they get the phone out. Oh, yeah, I'm in a kirtan. Yeah, oh, it's really cool. Yes, yes. Izvelk ārā savu telefonu un runā, jā, esmu kirtanā, ļoti forši, viss beig forši te notiek. Oh, we have to write some text message there. You Vai know. kaut kādas ziņas mums tur jāsaraksta. Or we start talking to our neighbor. Vai arī mēs sākam runāties ar sev blakus Ah, sēdošo. that always really annoys me when people in the kirtan start talking. Man tas vienmēr Vai? ļoti kaitina, ja kirtanas laikā kāds kaut kur sāk tur fonā runāt. Yes, yes, very disturbing. Es ļoti Aha. novēršu uzmanību. Yeah, so same thing is going on there also, you know.
Un tur kirtanā tas pats viss ir attiecināms. And then also inattentiveness on the level of the mind. We think so many other things. Un tāpat neuzmanīgums prāta līmenī mēs varam domāt visādas par citām dažādām lietām. Plan making session. Atkal kalta plānus. And also inattentiveness on the level of the heart. Un tāpat neuzmanīgums sirds līmenī. In kirtan also we are meant to call out in helplessness. Arī kirtanā tā ideja, ka mums arī būtu bezpalīdzīgi jāsauc. We are meant to connect with Krishna. Ka mums jāizveido saikne ar Krišnu. Yes. If that's not there, then our kirtan is just some pleasant music, but not more than that. Bet ja šī sastāvdaļas nav, tad mūsu kirtana vienkārši kāda patīkama mūzika un nekas vairāk. Yes, so kirtan is a whole transcendental affair. You know? Un kirtana arī pat par sevi ir pilnīgā pārpasaulīga Yes. darbība. So I do want to do this little japa exercise with you now. Un tagad ar jums gribētu veikt džapas vienu vingrinājumu. And I suggest we just chant one round because we are a little limited in time. Un es piedāvāju noskaitīt vienu apli, jums esam bišķi ierobežot laikā. And we all chant at our individual pace. Katrs mierīgi skaitam savā ierastajā ātrumā. I don't like that unison chanting of chanting everybody together. I'm not such a friend of that because everybody's got their rhythm and their speed, you know. Man īsti nepatīk tas variants, ka visi unisono skaita džapu, jo tomēr katram ir savs ātrums un savs ierastais ritms. Yes. So and if you don't have your beats with you, no problem. Ja kreļu nav, tad nekāda problēma. If you know how we chant the Gayatri mantra, you can chant on your fingers. Ja zināt, ka skaitīt Gayatri mantru, ar uz pirkstiem arī skaitīt. And if you don't know that, you just chant without counting. No problem. Bet ja nezināt to, tad nav problēma. Vienkārši neskaitot, varat vienkārši skaitīt. We will Yep. let you know when one round is over. Mēs padosim ziņu, kad viens aplis ir beidzies. And I have to warn you, I'm a pretty slow chanter. Un man jūs jāpabrīdina, ka es diezgan lēni skaitu. I need 10 minutes for one round. Man vienam aplim vajadzīgs 10 minūtes. So you may finish your round before me, Tā ka var gadīties, ka jūs savu apli pabeidzat pirms manis, but I hope you will allow me to also finish my round. bet es ceru, ka jūs arī man dosiet iespēju pabeigt savu apli. So now comes the Un exercise. tagad nāk vingrinājuma daļa. So we want to try to really deeply in the heart turn to Krishna Mēs, and call out to him feelingly. mēs gribam pamēģināt sirdī, dziļi sirdī, vērsties pie Krišnas un izjusti, saukt viņu. That when you have this mood, Krishna, I know you are there. Ka mums ir šī noskaņa, Krišna, es zinu, tu tur esi. Please accept me. Lūdzu, pieņem mani. We want to try and fill our chanting with longing for Krishna. Mēs gribam piepildīt savu daudzināšanu ar ilgām pēc Krišnas. Krishna, I need you. Krišna, tu man esi vajadzīgs. I want you. Es gribu tevi. I want to be with you. Es gribu būt ar tevi. Yes. That's the kind of mood which and the quality of feeling which we want to put into our chanting. Tā ir tā noskaņa, tā izjūta kvalitāte, ko mēs gribam pievienot savai daudzināšanai. And it's actually easier to concentrate when we close our eyes. Un koncentrēties patiesībā ir vieglāk, ja mēs aizveram savas acis. Yes, because the sense perception of the eyes is the sense which distracts us the most. Tāpēc, ka jutekļu uztver tieši ar mūsu acīm ir tas, kas visvairāk novērš mūsu uzmanību. Right? The eyes are always, oh, look at this, look at that. You know, we are immediately distracted through the eyes. Pastāvīgi kaut kur lūkojas apkārt, reku tas, reku šitas, un mēs ar acu palīdzību varam visvienkāršāk novērsties. So by closing our eyes, we are less distracted and we can concentrate more on the hearing, on the sound vibration. Tāpēc aizvarot acis, pirmkārt mēs mazāk ir, kas novērš uzmanību, un otrkārt mēs varam vairāk koncentrēties uz dzirdēšanu. Yes, so let us try this. Un tāpēc pamēģināsim. Yes, we chant one round, everybody at their own speed. Noskatam vienu apli, katrs savā tempā. And we can try and close our eyes. Varam pamēģināt aizvērt acis. And we can call out feelingly longing for this relationship. Un varam izjusti savu Krišnu ar ilgām pēc attiecībām ar viņu. Mindfully turning to Krishna and giving him attention. Apzināti ar prātu pavēršoties pret Krišnu un dodot viņam savu uzmanību. Okay? Labi? Yes?
Ja?
Gaura Premanandi, Hari Hari Bol. So, how did you all go? Un tā, kā jums visiem veicās? Was it easy? Vai bija vienkārši? Easier than usual. But anyway, the mind is attacking. Yeah, not so easy, right? Nu, tik vienkārši droši vien nebija, vai ne? Yes, if people say it's easy, then I usually say, well, what are you doing in the material world then, if it's so easy? Parasti cilvēkam atbild, ka bija vienkārši, tad saka, nu, ko tu vēl tad ar materiālajā pasaulē ir tik vienkārši. Yes, then you're not supposed to be here. Tad tev nevajadzētu vairs būt šeit. No, it's not easy at all. Nē, nebūtu nav vienkārši. Even sitting here in our nice temple room in our Holy Name seminar. Pat sēžot šeit, mūsu jaukajā altārzālē, mūsu seminārā par svēto vārdu. So what to speak of
going shopping and going for a nice walk and all that. Un ko vēl runāt, ja Vai? mēs ejam iepirkties vai kaut kādā skaistā pastaigā. Yes. Actually, His Holiness Satchidananda Swami, he quotes this kind of chanting where we are not mindfully turning to Krishna and call out to him. He quotes this empty medicine capsule. Un viņa svētība Satchidananda Swami šādu te daudzināšanu, kad mēs tā apzināti nevēršamies pie Krišnas un izjust viņu nesaucam, viņš to sauc kā zāles vai zāļu kapsula bez zālēm iekšā. Yes. He actually is in this analogy, he is leaning on Harinam Chintamani. Un izmantojot šo līdzību, viņš atsaucās faktiski uz Harinam Chintamani. And in Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur says that if we don't feelingly turn to Krishna when we chant, it's not the real thing. Un Harinamā Chintamani Bhaktivinoda Thakur saka, ka ja mums nav šīs te izjustas vēršanās pie Krišnas, tad tā nemaz nav īstā lieta, mēs pa īstam nemaz nedaram to procesu. We cannot even call it chanting the holy name. Tad faktiski mēs to nevaram nosaukt par svētā vārda daudzināšanu. He says it's simply a reflection, Tas ir kā vienkārši atspulgs, a shadow of the holy name. svētā vārda ēna. So, I mean, I see there's some offering going on, so it looks like we have prasadam later. Es redzu, ka notiek ēdienu piedāvāšana, tas droši nozīmē, ka vēlāk būs So, prasāda. you imagine I give you the reflection of a plate of prasadam. Tagad iedomājieties, kā es jums iedodu prasādam šķīvja atspulgu, Yes, the shadow. ēnu. So, would that be very satisfying to your stomach? Vai tas jūsu kuņģim sniegtu gandarījumu? Probably not. Droši vien, ka ne. So, same thing is there with this shadow of the holy name. Un tāpat ir arī ar svētā vārda ēnu. That kind of reflection is not satisfying for the soul. Šādu veidu atspulgs viņš nespēja dot dvēselē apmierinājumu. And that's why we can't even call it chanting the holy name. Tāpēc mēs to arī nemaz īsti nevaram nosaukt par svētā vārda daudzināšanu. Yes. So this exercise is for many devotees quite a turning point in their chanting. Un daudziem baktām šis te vingrinājums ir kā vesels pagrieziena punkts viņu daudzināšanā. Yes, because people realize, oh my God, I've been just taking empty capsules all the time. Jo gadās tā, ka cilvēks apzinās, ak Dievs, es patiesībā visu laiku esmu dzēris tukšas kapsuliņas. Yes, sometimes on these holy name retreats in Eka Chakra, I've had Prabhupada disciples taking part. Reizēm šajos te svētā vārda retrītos Eka Čakrā mēdz piedalīties arī Šīlas Prabhupādas mācekļi. And some of these Prabhupada disciples in the final sharing ceremony, they shared, I realized for the last 45 years, I have been doing something else. I have not been chanting the holy name. Un ir gadījies tā, ka noslēguma sesijā, kur mēs dalāmies ar kodam savām tām pieredzēm, kā ir bijis tā, ka Prabhupādas māceklis viņš dalās, ka patiesībā pēdējos 45 gadus es esmu darījis kaut ko citu, es neesmu patiesībā daudzinājis svēto vārdu. Yes, I've been doing something else. Kaut ko citu esmu darījis. And people sometimes almost fall a bit into a crisis when they realize that. You Un know? reizēm mēdz būt tā, ka cilvēkam arī tendence tādā kritiskā, krīzes situācijā nonāk dēļ tā. Yes, that they think, oh my God, I thought I'm doing okay in my devotional life, Ka viņi saka, ak nē, es domāju, ka man garīgajā dzīvē viss ir kārtībā. but now I'm realizing I haven't even started chanting yet. Bet tagad es apzinos, izrādās, es nemaz vēl neesmu sācis kārtīgi daudzināt. Yes. And I mean, talking about myself, probably the first 20 years I also took empty medicine capsules. Un runājot par sevi, droši vien arī var teikt, pirmos kādus 20 gadus arī tās tukšās kapsuliņas es lietoju. Nobody told me all these things. Man neviens neizstāstīja visu šīs lietas. In the early days, we were not talking about this. Agrējās Jā. dienās mēs par to baigi tur nerunājām. Everybody has always been putting the emphasis on the numbers. How many rounds are you chanting? Uzsvars vienmēr tika liks uz skaitļiem, cik apļus tu skaiti.
But nobody asks, so what kind of capsules are you taking? Empty ones, full ones? Bet neviens nevaicāja, kādas kapsulas lieto, tukšās, pilnās. And there's also a third capsule available, Un ir vēl trešā kapsula pieejama. poisonous capsule. Indīgā kapsula. We don't have time for that today. Bet šodien tai mums nav laika. If you want to know, you have to come to Eka Chakra. Ja gribat par to uzzināt, jums jābrauc uz Eka Chakru. Yeah, so, yeah, for many devotees, this is a real turning point in their chanting. Daudziem baktām tas ir pagrieziena punkts viņu daudzināšanā. So this exercise has the power to transform this mechanical, boring, routine chanting into my time with Krishna. Un šim te vingrinājumam piemīt spēks šo te garlaicīgo, rutīnveidīgo, mehānisko daudzināšanu pārvērst par tiešām vēršanos pie Krišnas. Yes. And in kirtan, same thing. Un kirtanā tas pats. What makes a kirtan a good kirtan is when the kirtan leader connects and calls out to Krishna. Kas kirtanu padara par labu kirtanu, tas, ka kirtanas vadītājs viņā izveidojas šī saikne, ka viņš tiešām sauc Krišnu. It's not a question of beautiful voice, musical abilities, Nav stāsts par skaistu balsi vai muzikālajām dotībām, but what makes a good kirtan is when we connect. bet kas kirtanu Jā. padara par labu kirtanu, tas, ka mums ir šī te saikne, ka mēs And if that savienojamies. connection is not there, empty capsule. Bet ja šīs saiknes nav, tad atkal tukša kapsuliņa. Yeah, just some nice music. Vienkārši jauka mūzika. Yeah. Yeah, no, I mean, see, we have been for so many lifetimes, we have been ignoring Krishna. Tik daudz dzīves mēs esam ignorējuši Krišnu. So it's not such a simple thing that just by, joining ISKCON and putting tilak on our forehead, we have made some paradigm shift there. No, not Tāpēc- so easy. Tāpēc tas nav tik vienkārši, ka mēs vienkārši pievienojamies izkonām, uzliekam uz pieras tilāku un uzreiz mums tur iekšā viss transformējās. Nē, tas nav tik vienkārši. Yes, very often we maintain this mood of ignoring Krishna. Ļoti bieži Jā, mēs ne? saglabājam šo te Krišnas ignorēšanas Yes, noskaņu. yes, because we are in such a habit. Tāpēc, ka tāds mums ir ieradums. Yes. In fact, we can completely cut Krishna out of the picture in so-called Krishna consciousness. Patiesībā pat tā saucamajā Krišnas apziņā mēs varam vispār Krišnu no tās visas bildes izgriezt sārā, atstāt kaut kur viņa maliņā. That we keep ourselves so busy with so many projects and services, Ar to, ka mēs esam ļoti aizņemti, mums tik daudz projektu, tik daudz kalpošanas, running. skrienam So, and so many ambitions, un daudz dažādu ambīciju, so many big plans. daudz lielu plānu. But hey, what am I doing for my relationship with Krishna? Bet hei, ko es daru savām attiecībām ar Krišnu? Am I doing anything for that? Vai es tām vispār kaut ko daru? And sometimes we don't. Un reizēm ir tā, ka nedarām. Yes. Because when we do something for this relationship with Krishna, that's enchanting. That's enchanting? Yes, that's the time when we actually do something for our relationship. Tāpēc, ka ja mēs patiesībā kaut ko darām savām attiecībām ar Krišnu, tad īstais laiks, kas to darīt, tā ir daudzināšana. But only if we chant and mindfully turn to Krishna, appeal to him feelingly. Bet tikai tad, ja mēs daudzināšanas laikā apzināti vēršamies pie Krišnas un saucam viņu. Only that kind of chanting re-establishes the relationship. Izjust saucam viņu, tikai tāda daudzināšana var atjaunot šo Yes. te saikni ar Krišnu. But that Attiecības. the chanting where we don't even mindfully turn to Krishna, this is useless actually. Bet tā daudzināšana, kur mēs nemaz apzināti nevēršamies pie Krišnas, tā faktiski ir bezjēdzīga daudzināšana. It will not do anything for our relationship with Krishna. Jo mūsu attiecībām ar Krišnu tā neko nedos. Yeah. And it's very clear, whenever we want to establish any deeper relationship, Un ļoti skaidrs tas, ka katru reizi, kad mēs vēlamies kaut kādas dzīves attiecības izveidot,
the very first step is that we are mindful of the person's presence. Tad pirmais solis ir, ka mēs apzināmies šī cilvēka klātbūtni. Right? Vai ne? Yes. Even in married life, you can really ignore each other, you know? Pat laulāto dzīve arī, ja mēs vienkārši ignorējam viens otru, nekas nesanāks. Yes, it's happening a lot. Bet tā tas notiek diezgan That daudz. people just have their job and their plans and their, projects. Cilvēkam savs darbs, plāni, projekti, Yes, and they just run past each other. un viņi Jā, ne? vienkārši viens otram paskrien garām. Yeah, so then no deeper relationship can develop. Un tur nekādas Jā, ne? dziļākas attiecības nevar izveidoties. Also, Brahmachari ashram, Brahmacharini ashram. Any deeper relationship requires a mindfulness of the person's presence. Vai brahmačari ašamā, vai brahmačarīni ašamā, jebkurās attiecībās, kur mēs vēlamies izveidot dziļas attiecības, ir jāapzinās šī te otra cilvēka klātbūtne. So, and same thing is there with Krishna. Un Jā, tas ne? pats attiecināms uz attiecībām ar Krišnu. Yes. Yeah, so it's quite a serious matter. Tā kā, tas tāds diezgan nopietns jautājums. Last question for you. Pēdējais jautājums jums. What's more important, japa or kirtan? Kas ir svarīgāks, džapa vai kirtana? Huh? Well, what's the difference? Japa is Kāda individual relationship with Krishna, and when it's kirtan, all the devotees together. Mm. Yeah, so in japa we build individually this connection with Krishna. Džapas laikā mēs individuālā līmenī veidojam šīs attiecības ar Krišnu. Most devotees find japa more austere. Un lielākā daļa baktu džapa ir asketiskāka nekā It's kirtana. more internal work. Jo tur vairāk ir iekšējā darba, ko veikt. Yes, we actually have to, we have to build that relationship. Jo tur mums nākas piestrādāt pie šiem attiecībām, izveidot šīs attiecības. Yes, so and then the kirtan is more congregational chanting and spreading, giving other living entities the benefit. Un kirtana tā atkal ir kopīga daudzināšana, tur notiek arī dalīšanās ar svēto vārdu. So japa forms the foundation to kirtan. Līdz ar ko džapa veido pamatu kirtanai. Yes, because only if we build this relationship in japa can we also be not distracted in kirtan. Jo tikai tad, ja mēs izveidojam šīs attiecības džapas laikā, tikai tad mēs spējam noturēt savu uzmanību un nenovērsties kirtanas laikā. Because kirtan offers so many external distractions. Tāpēc, kā kirtanā ir ļoti Right. daudz ārēju uzmanības novērsēju. There's the melody, there's the instruments, Ir melodija, mūzikas instrumenti, there's the rhythm, ritms, there's the audience. visi cilvēki, kas tur ir klātesoši. Yeah, so all these things can distract us from connecting. Un visas šīs te lietas var novērst mūs no šīs te saiknes izveidošanas. So unless we have built at least some connection with the Lord in japa, most likely our kirtan will be empty medicine capsule. Tāpēc, ja vien mēs neesam vismaz kaut kādas attiecības ar Krišnu izveidojuši savā džapā, tad šī kirtana visdrīzāk būs vienkārši atkal tukšā kapsula. Yeah, simply because we start thinking, oh, maybe I have to change the tune, maybe people are getting bored, Ja tad mēs varam sākt domāt, varbūt jāpaina melodija, cilvēkiem šķiet jau kļūst garlaicīgi, or we are concentrating on our instruments, we are distracted by that, vai arī viss Jā, fokus ne? mums aiziet uz instrumentiem, pilnībā Yes. paņem mūsu uzmanību. or what does everybody think of me? You know? Vai ko viss šobrīd domā par mani. So all these things distract us from connecting with Krishna. Un viss šīs Jā, lietas novērš mūs no tā, lai mēs savienotos ar Krišnu. So in that way we can say the power of kirtan is based on deepening our japa. Tāpēc mēs varam teikt, ka kirtanas spēks balstās uz to, ka mēs padziļinām savu džapu. So and what sets the foundation to japa? Un kas savukārt veido džapas pamatu? Any suggestion? Kādi ieteikumi?
Hmm? What's the foundation to japa? Kāds ir, In connection with our sadhana. Let kāds me ir give pamats you mūsu some hints. džapai attiecībā uz mūsu sādanu? Došu jums mājienu. Hmm? Reading Prabhupādas books. Exactly. You got it right. Prabhupādas grāmatlasīšana, jā, tieši tā. Yes. Reading Prabhupada's books. Receiving the Sambandha Gyan. Prabhupādas grāmatlasīšana, sambandha gyānas saņemšana. Sambandha Gyan means who am I, who is Krishna, what is this whole material world all about? Sambandha gyāna nozīmē, kas esmu es, kas ir Krišna un kāda ir šī materiālās pasaules būtība, jēga, kāpēc vispār kaut kas notiek. So this spiritual knowledge has to deeply reach the heart. Šīm garīgām zināšanām dziļi ir jāsasniedz mūsu sirds, dziļi jāiet sirdī. When we actually realize we have a loving relationship with the Lord, Kad mēs patiesībā apzināmies, ka mums ir mīlestības pilnas attiecības ar Dievu, then it is more natural to actually turn to Him and put an end to this forgetfulness. un kad mēs Right. to apzināmies, tad mums ir vienkāršāk, dabiskāk patiesi vērsties pie viņa ar šajā bezpalīdzīgā noskaņā. But if that knowledge is only theoretical, it's only gyan and not vigyan, Bet šīs zināšanas tikai teorētiskas, tā ir gyāna, nevis vigyāna. then we say, yes, I know I have a loving relationship with the Lord, Tad mēs sakam, jā, es zinu, ka man ir mīlestības pilnas attiecības ar Dievu, but we still continue ignoring Him. bet par Jā, spīti ne? tam mēs viņu turpinam ignorēt. Yes. So that's why we have to read and hear again and again and again every day. Tāpēc Jā, mums ne? ir jālasa un jāklausās katru dienu atkal un atkal un atkal un atkal. Yes, that we more and more realize that we have this eternal loving relationship. Lai mēs arvien vairāk un vairāk apzinātos, ka mums ir šīs te mūžīgās mīlestības pilnās attiecības And we have ignored Krishna for so many lifetimes. un ka mēs tik daudz dzīves Krišnu esam ignorējuši. So, and then we should feel some regret. Oh, I've been such a rascal, ignoring Krishna for so many lifetimes. Un tad mums vajadzētu izjust zinām nožēlu, ka esmu bijis tāds nelietis, ka tik daudz dzīves esmu ignorējis Krišnu. So now I want to put an end to this. Un tagad es tam gribu pielikt punktu. So, and then it becomes more natural that we turn to Krishna when we chant. Un Jā. tad mums kļūst dabiskāk daudzināšanas laikā patiesi vērsties pie Krišnas. Yes, so that's how they belong together. Un Jā, tas ne? ir tas, kā šīs te lietas iet kopā. Prabhupada's books set the foundation to japa, Prabhupādas grāmatas ieliek pamatu džapai, and japa sets the foundation to kirtan. un džapa ieliek pamatu kīrtanai. Do we have some quick little question? Vai mums ir kaut kādi ašie jautājumi? Mazie. He's always got questions. Yes, No Prabhu. turienes vienmēr nāk labi jautājumi. Mēs varam vingrināties, trenēties, iznest emocijas pret Krišnu, bet patiesībā mums tā emocija faktiski nav. Un, ja mēs plānosim raudāt pēc Krišnas stundu, 2 stundas, šodien rītā, parīt, nedēļu, mēnesi, kur mums nav to spēku, un mēs jutīsim, ka tas būs, tā būs tāda liekulība, ka mums nav tā emocija. So we may like train exercise to feel these emotions toward Krishna and try to do it like day, 2 days, weeks, months. But on the other hand, we like realize that we don't have such emotions and where to like get strength to where to get the power to like really express these emotions, because it can be like that we sort of like some sort of hypocrisy that I'm really emotional towards Krishna, but actually like I'm just faking it. Yeah, good question. Labs jautājums. We discuss all these things in detail in the 3-day Holy Name Retreat. Viss šīs lietas mēs detalizēti izrunājam 3 dienu svētā vārda retrītā, But just to give you a very condensed answer, bet iedodot jums tādu ļoti sakoncentrētu atbildi, we actually capture that mood of chanting from Guru or Sadhu's heart, who's got it in his heart. šo te daudzināšanas noskaņu mēs patiesībā
satveram vai paņemam no garīgā skolotāja vai sādhu daudzināšanas, kuram ir šī te noskaņa savā sirdī. Yes. That's why we need to be initiated by Guru. Un tāpēc mums ir nepieciešama iniciācija no guru. So from him we get this seva bhav, this mood of service. Jo tad no viņa mēs saņemam šo te seva bhāvu, jeb kalpošanas noskaņu. Yes. So whatever, the sitting place of attachments is the heart. Vieta, kur atrodas pieķeršanās, ir mūsu sirds. In the good as well as in the bad. Tas attiecas gan uz kādām labajām pieķeršanām, gan uz sliktajām. So that's why it is considered to be more contaminating to associate closely with a person who is attached to sense gratification. Un tāpēc biedroties ar cilvēku, kuram pieķeršanās jūtekļu baudām, tik uzstīts par, vēl nelabvēlīgāku, vēl piesārņojošāku. Rather than associating with the object of sense gratification. Nekā tiešā veidā pašam baudīt šos te jūtekļu objektus. Yes, because attachment to anything we capture from the heart of a person. Jo pieķeršanos jebkam mēs satveram pārņemam no cilvēka sirds. So attachment to the holy name we capture from somebody who's got it in his heart. Un tāpat pieķeršanos svētiem vārdam mēs varam paņemt, satvert no kāda, kam tā ir viņa sirdī. And the Holy Name Retreat we also do an exercise where we beg our favorite guru, sadhu, that we can capture one drop of what he carries in his heart. Un tāpat svētā vārda retītā mums vienkārši tāds vingrinājums, kur mēs lūdzam savā, tur kāda mīļākā guru vai sādhu, vēršamies pie viņam un lūdzam, lai mēs varētu saņemt kaut mazu pīlieniņu no tās pieķeršanās, no tās noskaņas, kas viņam ir viņa sirdī. Yes. Actually, Yogesh Chandra Prabhu just gave me the sign that we should finish. Patiesībā Yogesh Chandra parādīja zīmi, ka būtu laiks beigt. But I do want to quickly tell you a few little things about these books. Bet es gribētu pavisam ātri, pavisam nedaudz pastāstīt par šīm te grāmatām. Yes, one of them has a whole chapter on the holy name in it. Vienā no tām ir vesela nodaļa par svēto vārdu. Spiritual culture, Krishna's divine system. Garīgā kultūra, Krišnas dievišķā sistēma. This book is all about women. About what? This book is all about women. Šī grāmata visa ir par sievietēm. Every woman should read this. Katrai sievietē vajadzētu to izlasīt. And I'm not saying it because I wrote the book. Un es to nesaku tāpēc, ka es to sarakstīju. But no, I'm just repeating what Prabhupada says. Bet nē, es vienkārši tur atkārtoju to, ko Prabhupada ir teicis. Because we women have a very powerful energy. Jo mums sievietēm ir ļoti spēcīga enerģija. And Bhagavatam says we should use that energy to empower and inspire the men. Un Bhagavatam saka, ka mums vajadzētu izmantot šo enerģiju, lai iedvesmot, lai dotu spēku vīriešiem. And not to compete with the men. Un nevis, lai ar vīriešiem sacenstos. Yes. So any woman who wants to have harmonious relationships with men in her life. Tāpēc ik vienai sievietei, kas vēlas, lai viņai būtu harmoniskas attiecības ar vīriešiem dzīvē? Not only in family life, even at work with some male colleagues or whatever. Patiesībā ne tikai savā ģimenē, bet arī varbūt darbā ar kolēģiem vīriešiem. You please check out this book. Lūdzu, papētiet šo grāmatu. Yes, you will find a few interesting secrets there. Jūs tur atradīsiet vairākus interesantus noslēpumus. This book has already improved and even saved a lot of marriages. Un tāpēc šī grāmata jau ir uzlabojusi un pat izglābusi vairākas laulības. Yes, people write to me. Cilvēki mēdz man rakstīt. Because in each book is my email address. Tāpēc, ka katrā grāmatā norādīts arī man e-pasta adrese. Give me their feedback. Līdz ar ko es bieži vien saņemu atgriezenisko saiti. Yes. And every man who wants to get the empowerment and support of women around him should also read this. Un tāpat katram vīrietim, kas vēlas saņemt atbalstu un šo spēku no sievietēm, viņam apkārt arī būtu jāizlas šī grāmata. We women play such an important role. Mēs sievietes spēlējam ļoti svarīgu lomu. We can bring the very best out of a man. Jo mēs no vīriešiem varam izdabūt pašu labāko. Spiritually and materially.
Gan garīgā, gan materiālā ziņā. Or if we use the power in a destructive way, we can ruin a man's life. Vai, ja mēs šo spēku izmantojam tādā destruktīvā veidā, tad mēs varam iznīcināt vīriešu dzīvi. That's the power of a woman. Tāds ir sievietes Yes. spēks. Yes. So then we have sheltering relationships. Tālāk ir patvērumu sniedzošas attiecības. This book is all about the topic of having a mentor. Šī grāmatā tur galvenais temats ir par to, ka mums ir mentors. That just having a guru is not enough. Kā vienkārši tas, ka mums ir guru, ar to nepietiek. Yes, our gurus have hundreds and thousands of disciples, Tāpēc, ka mūsu guru ir simtiem un tūkstošiem mācekļu, and they cannot possibly know each and every person's individual practical situation un and tāpēc life. viņiem nav iespējas zināt katru savu mācekļu individuālo praktisko situāciju. Yes, so we Detalizēti. need this well-wishing friend who helps us to balance our spiritual practice. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis draugs labvēlis, kas palīdz mums sabalansēt mūsu garīgo praksi. If we don't have that, then easily we stay in our comfort zone, Ja mums tāda nav, tad ļoti vienkārši mēs turpinam uzturēties savā komforta zonā, and then we become stagnant. un tad mēs sākam stagnēt. Yes. So no matter how long we have been in Krishna consciousness, we need a mentor for us to move forward. Un nav svarīgi, cik ilgi mēs jau esam Krišnas apziņā, mums ir vajadzīgs mentors, kas palīdz mums virzīties uz priekšu. So when you read this book, you will be convinced that without having a mentor and eventually becoming a mentor to others, we actually cannot make advancement. Un izlasot šo grāmatu, jūs sapratīsiet, ka, ja mums pašiem nav mentoru un arī vēlāk mēs nekļūstam par mentoriem citiem, mēs neesam spējīgi virzīties uz priekšu. These two books I also do have in Russian language, Un šīs pirmās divas grāmatas man ir arī krieviski, but not in Latvian. taču ne latviski. The Latvian population is a little too small to do the work of translation, you know. Latviski runājuši iedzīvotāji pārāk mazā, lai veiktu tulkojumu. So then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. Un tad ir mūsu viltus ego, mūsu pastāvīgais sabiedrotais un nepatikšanu. False Radītājs. ego is so subtle. Viltus ego ir ļoti smalks. We can easily miss it and not even identify the troublemaker. Mēs ļoti viegli varam to nepamanīt un nemaz neredzēt, ka viņš tur rada viss nepatikšanas. And in Krishna consciousness, we can easily feed and boost the false ego instead of subduing and dissolving it. Un tāpat Krišnas apziņā mēs ļoti viegli varam barot šo viltus ego un pacelt saulītē tā vietā, lai viņu piezemētu un pamazām izšķidrinātu. Kirtan can be the opportunity for it. Un tam ļoti labi iespēja varbūt kirtana. Yes. So in this book, there's a whole chapter on chanting the holy name. Un šajā grāmatā ir vesela nodaļa par svētā vārda daudzināšanu. There's the empty capsule, poisonous capsule is also in there. Tur ir runa gan par tukšo kapsulu, gan par indīgo kapsulu. Yes, it's like a summary of a holy name retreat. Tā ir kā apkopojums mūsu svētā vārda retrītam. So it's powerful combination, false ego and holy name. Very powerful. Tā ir spēcīga kombinācija viltus ego un svētais vārds. And then we have entering the Grihastha ashram. Un tad ir grāmata, kas saucās ieiešana Grihasthas ashramā. How to do it, how better not to do it. Kā labāk to uzsākt, kā to labāk neuzsākt. So that's a handbook for matchmaking. Tā ir kā rokas grāmata, lai atrastu otro pusīti. How to see that a man and a woman are compatible. Kā redzēt, ka vīrietis un sieviete ir saderīgi. Yeah, I think we need a bit of help with this. Un man šķiet, ka nedaudz vajag palīdzību šajā jautājumā. We have cilvēkiem. quite a high divorce rate. We have a high divorce rate. Jo mums ir pietiekami augsts šķiršanās procents. Yes, and that usually happens because people just meet each other somewhere, fall in love, Un tas parasti notiek, ka cilvēki kaut kur vienkārši sapazīstās, iemīlās, and then they have the pink glasses on. un tad staigā ar rozējām brillēm. That's why the book is pink. Tāpēc arī grāmatai vāks rozā krāsā. But the pink glasses wear off after about 2 years. Bet pēc kādiem 2 gadiem šīs te rozās brilles kaut kur pazūd. And then the Nonēsājas. reality hits.
un tad realitāte mūs And then satriec. people often realize, oh, we don't have actually much in common. Tad bieži vien cilvēki apzinās, mums izrādās nav nemaz tik daudz kā kopīga. Yes, because especially in Krishna consciousness, there's such a broad spectrum of how you want to practice it. Jo sevišķi Krišnas apziņā ļoti plašs spektrs, kā to var praktizēt un kā katrs var gribēt to Yes, praktizēt. people can be very liberal or they can be very strict and traditional, Jo cilvēki var būt ļoti liberāli vai ļoti strikti un or they want a tradicionāli. more flashy and fancy lifestyle, or they want to keep everything simple. Varbūt viņi grib tādu izsmalcinātāku, bagātīgāku dzīvesveidu, vai arī visu ļoti, ļoti vienkārši. So that all has to match. Un tam visam būtu jāsaskan. So in this book there's about 200 topics Un šā grāmatā ir ap 200 tēmu, which a man and a woman should discuss with a cool head, kuras vīrietim un sievieti vajadzētu apspriest ar vēsu galvu, without pink glasses on. bez rozā brillēm. Yes. Yeah, so it's important for all those who are not married yet, Un tā ir svarīga gan visiem tiem, kas vēl nav precējušies, and it's also important for those who want to help others to get married, kā arī tā ir svarīga visiem tiem, kas vēlas citiem palīdzēt Yes. apprecēties, who want to serve as a matchmaker. kas vēlas kalpot kā savedējs. It's one of the most important aspects of devotee care. Tā ir viena no svarīgākajām sadaļām rūpēm par baktām. Yes, to help devotees settle in harmonious, compatible and satisfying relationships. Palīdzēt baktām Yes. izveidot saderīgas, apmierinājums sniedzošas un ilgstošas attiecības. And then last but not least, family life as an ashram, secrets of success. Un tad pēdējā grāmata, bet nebūtu ne mazāk svarīgā. Sorry, once again. Secrets of success. Family life as an ashram. Ģimenes dzīve kā ašrams, panākumu noslēpumi. There are so many important things in this book. Šajā grāmatā ir tik daudz svarīgu lietu, How to actually create this culture of bhakti in our home. kā patiesībā izveidot šo te bhakti kultūru mūsu mājās. Yes, because very often our families, this culture of bhakti is not there. Jo ļoti bieži mūsu ģimenēs nav šīs te bhakti kultūras. Their family life is rather mundane. Tad ģimenes dzīve mēdz būt gana laicīga. And they just have a little bit of kirtan and prasadam along the side. Nu, un tur kaut kur sāniņā bišķīt ir kīrtena, bišķīt prasāda. Yes, but this will not transform our heart. Bet ja tas tā būs, tad tas mūsu sirdis nepārveidos. Yes, we actually have to practically live it in our home. Jums tas praktiski ir jāizdzīvo savās mājās. And if we create this culture of bhakti in our home, then the children naturally grow into Krishna consciousness. Un ja mēs mājās izveidojam šo Mhm. bhakti kultūru, tad bērni arī dabiski tajā izaug un pārņem šo Krišnas Yes, atziņu. but if this culture is not there, then the children will not become devotees. Bet ja šīs kultūras tur nav, tad attiecīgi arī bērni nekļūst par baktām. Then they experience Krishna consciousness just as dry rules and regulations. Tad viņi šo te Krišnas apziņu piedzīvo kā vienkārši tādus savus likumus un noteikumus. Yes, you have to chant, you can't have this. Tev ir jādaudzina, nedrīkst darīt to. Yeah, this will not be attractive. Un tas nebūs pievilcīgi. So there has to be a culture of kirtan, Tāpēc ir jābūt kīrtenes kultūrai, culture of sadhana, sādanas kultūrai, culture of puja. pūģas kultūrai. It has to be naturally lived. Un tā ir dabiski jādzīvo šī Yes. kultūra. And in this book there's also a chapter on physical intimacy in marriage. Un tāpat šajā grāmatā ir nodaļa par fizisko tuvību laulībā. How to live this principle of no illicit sex life. How to? Live. Kā dzīvot šo te, dzīvot un izdzīvot šo te principu, kurā nav neatļauts dzimuma dzīves In marriage. laulībā. Yes. There is a bit of confusion over this in ISKCON. Jo mēdz būt zināms apjukums par šo te momentu. And I ISKCONā. did quite some research. Un es tā diezgan dziļi papētīju to. And I came across interesting episodes with Prabhupada, Un nonācu pie tādām interesantām epizodēm ar Prabhupādu, where he gave instruction which hardly anybody has heard. kur viņš ir devis norādījumus, kurš ir dzirdējis. Yes, where people are surprised. What? Really? Prabhupada said that? Un cilvēki Really? ir pārsteigti. Jā, tiešām Prabhupāda ko tādu teica? Nevar būt. Yes. Yes.
So I simply hope that this book will help our families to be more Krishna conscious Tāpēc es ceru, ka šī grāmata palīdzēs mūsu ģimenēm būt vairāk Krišnas apziņā and at the same time more emotionally balanced and healthy. un tāpat arī būt vairāk emocionāli līdzsvarotākiem un veselākiem Yes. emocionālā ziņā. I had already so much good feedback on this book Un par šo grāmatu es saņēmu ļoti daudz That pozitīvu people- atsauksmi. that people say, oh, finally somebody talks about the sex life in marriage. Kā Finally. cilvēks saka, beidzot kāds runā par dzimumu attiecībām laulības dzīvē. Yes, Beidzot. because nobody dares to talk about it. Jo pārsvarā neviens neuzdrošinās par to runāt. What to speak of write about it. Nemaz jau nerunājot, ka kāds par to vēl arī uzrakstīt. Yes, but I sent that chapter to quite a few initiating gurus just to make sure it is approved and balanced, and they liked it. Bet es to Yes. nodaļu arī izsūtīju daudziem inicējušiem guru, lai pārliecinātos, ka tur viss ir kā vajag, viss tur ir līdzsvarot aprakstīts, un viņiem Yes, patiesībā because patīk šī nodaļa. most gurus are sannyasis, and for them it's also difficult to talk about this. Jo lielākā daļa guru ir saņāsi, viņiem, protams, arī par to tad ir diezgan Yes. sarežģīti runāt. So if any of you would like to get some books, these 3 books are 15 euros each. Tad, ja kāds vēlas kādu grāmatu, katra no šīm grāmatām maksā pa 15 eiro. And these 2 books in Russian or in English, they are 10 euros. Un šīs pirmās each. divas ir vai angliski vai krieviski ir pa 10 eiro gabalā. And if you did not bring any cash, you can also make a transfer into my German bank account. Un, ja gadījumā nav līdz naudas, bet gribās to grāmatu, tad var arī veikt pārskaitījumu uz manu Vācijas banku. Actually, Bankas each konto. book is a 15-hour course. Un katra grāmata ir 15 stundu kurs. Yes, so you get quite a good package of education here, you know. Tā ka šeit ir iespēja tikt pie diezgan labas izglītības. Yes, many people get the whole set. Ir daudz cilvēku, kas uzreiz ņem visu That's komplektu. what you must have done, Puru. You've got them all sitting on your bookshelf. Tas arī droši there. vien tas, ko jūs probojat izdarīt. Skatos, jums Yes. plaukņā ir visas grāmatas. They're also good for people who are preaching. You Tas know? tāpat ir labas cilvēkiem, kas sludina. Yes, because all you have to do is read 1-2 chapters, take a few notes. All the quotes of Prabhupada's books are there, ready as your presentation. Jo atliek Aha. izlasīt 1-2 nodaļas, veikt pierakstus, tur ir Prabhupādas citāti, un tu jau esi gatavs veselai lekcijai. Yes, you don't have to come up with your own presentation. You can just teach that. You know? Nevajag tur pašam kaut ko sagudrot, sadomāt, vienkārši var paņemt Yes. gatavo. Un, So many temples around the world, they use them as books for devotee training. un tāpat daudzos tempļos pasaulē šīs grāmatas tiek izmantotas baktu apmācībai. Okay, thank you so much for your kind attention. Liels paldies par jūsu laipno uzmanību.